Čau! Te Karīna. Paldies, ka arī šajā pavasara dienā pieslēdzies mūsu podkāstam Vairāk naudas kopā ar Karīnu Kulbergu. Un es ļoti ieklausos tajā, kādu atgriezenisko saiti jūs dodat man. Un vairāks no jums man bieži saka, es gribu, lai tu parunājies ar kādu māmiņu, tādu īstu foršu mazu bērnu mammu, kurai ir gan ikdienas visas problēmas un jautājumi, gan arī pie reizes jāpieskata tā nauda. Un, godīgi sakot, šis nemaz nav tik vienkāršs uzdevums, jo tās jaunās māmiņas tik viegli rokās nemaz nedodas. Bet tāpēc man radās ideja, kā tās jaunās māmiņas, tā kā to viņu viedokli dabūt tā vienu kopu. Līdz ar to es ļoti ceru, ka šodien mana viesa spēs ieskatīties, kas tajā jautājumā, kas tad tām jaunajām māmiņām un tai naudai un tām attiecībām ir varbūt kopīgs, kāda tur ir izaicinājumi. Tāpēc man ir ļoti liels prieks, ka šodien mana viesa ir Dita Grauda. Dita, čau! Čau! Māmiņu kluba vadītāja. Gribu arī teikt, manuprāt, viena no vadošajām Latvijas grima māksliniecēm. Tu esi ļoti aktīva arī sociālajā vidē, sociālajos tīklos. Un šodien man gribās teikt tā, ka man gribās to sarunu ar tevi dalīt tādās tā kā divās daļās. Mazliet par to māmiņu klubu pieredzi. Un, protams, man interesē arī tavas pašas pieredze ar naudu. Tur arī noteikti ieskatīsimies. Okay. Pirms mēs sākam to sarunu, man jāpasaka paldies šī raidieraksta atbalstītājiem Signet bankai. Ļoti forši, ka tie raidījumi top. Mēs jau tuvojamies arī apaļiem gadskārtējiem ciparam šim te raidierakstam, tā kā par to arī liels prieks. Bet labi, sākam sarunu. Jā. Un sākam mazliet īstenībā ar to tavu profesionālo ieskatu tajā māmiņu klubu ikdienā. Un no vienas puses, šķiet tā, ka skaidrs tā kļūšana par mammu, tas ir tik liels mūsu dzīves notikums. Tas bieži vien apņem visu mūsu tā brīža, kosmosu, visu tajā, kā mēs dzīvojam, visu ikdienu. Bet kā tu teiktu, vai vispār šajās te tavās sarunās ar jaunajām māmiņām, tavā darbībā māmiņu klubā, kā ienāk šī naudas tēma? Pirmkārt, tas māmiņu klubu raidījums, diemžēl, man nedod iespēju tikties tieši ar māmiņām. Man ir vairāk nāk eksperti, un kur mēs tur spriežam un runājam un diskutējam par dažādām tēmām. Un man pat gribētos reizēm vairāk tās māmiņu, arī atgriezenisko saiti, ko tu pat minēji arī priekš tavu podkāstu, kad kā ir, vai tas, ko mēs darām, ir noderīgi. Ja? Un tās tēmas ir daudz un dažādas, un mēdz būt arī par naudas lietām. Un es jau to brīdināju, es teicu, ka man ar to naudu ir tā, kā ir. Tā ir taisnība. Dita man brīdināja, bet es viņai arī teicu, ka tas, kā man ļoti gribas šīs sarunas, man viņas ir īstenībā gribas godīgas. Man negribas viņu tādu izpulētu, kā būtu pareizi, bet kā ir tev un kas ir tie tavi tiešām vērojumi no tās īstās dzīves, nevis tā kā ir grāmatā pareizi rakstīts. Jo es ar naudu mācos vēl joprojām apieties, un protams, ka ir visāds grāmatas un redz podkāstu un tik daudz, teiksim, pieejams informācijas. Bet, ja mēs domājam tieši par to māmiņu dzīvi, es domāju, ka tur viens ir tas, ko tu minēji, ka tā atbildība vispār izmainās, visa ikdiena dzīve, pat domāšana. Un, protams, arī tā finansiālā puse ir reizēm tāda, neparedzama. Jo es atceros sevi, ka Anna pieteicās, es domāju, tātad, ko man vajadzēs ratus, gultu, tur drēbītes, visu šo te. Un tas beigās sastāv ļoti lielu summu, un varbūt dzīvojot to savu ikdienas dzīvi, neiedomājās it kā, kad vajadzēs tik daudz tajā sākumā, bet labā lieta ir, es domāju, ka mums ir radi, draugi, dažādi šie te arī iespēja, kur apmainās ar visādām lietām, un, Andela man, kāds tā kā, kur var šīs lietiņas arī pa mazām naudiņām dabūt, bet noteikti, ka tas ir kaut kāds tas, sākumā kaut kas, ko jārēķinās mamām, ģimenēm ar izmaksām par tādām tīri praktiskām lietām. Tad jau, kad tas bērniņš ienāk, tad man ļoti paveicās, ka man tiešām māsīcas, kas deva visādas šīs te lietas un vecākas atbalstīja un kaut kā es tiku galā. Es domāju, ja es būtu viena pati, kad man jāmaksā ir ikdienas visi tēriņi, kas ir dzīvoklis, dzīvesvieta, kaut kādas tur ēdienas, restīvi mašīna, tāda tēriņa.
Es domāju, ka tas ir ļoti sarežģīti. Bet šis man ļoti īstenībā interesē, jo tas man ir daudz runājot īpaši ar jaunāku meiteņu auditoriju. Tas, ko es ļoti dzirdu, ka viņām ir īstenībā bailes par to ģimenes plānošanu vai plānot bērniņu ienākšanu, jo ir tas tik daudz šķietami tā nezināmā, un viens tas nezināmais ir visi, tie pienākumi, jo, protams, ka ir ļoti grūti iedomāties, ja tev nav tā bērniņa, kā tas būs, ka tas bērniņš parādīsies, un tad ir viss tā finansiālā situācija. Man superīgi ļoti patīk tas, ko tu piemini, kas man liekas ir kolosāli, ka mēs atļaujam sev domāt par tiem lielajiem pirkumiem, un mana pieredze bija līdzīga, man gan bērni ir daudz vecāki, kur mums arī paveicās, ka mums bija brālēni un draugi, no kuriem visi šīs nosacīt lielās lietas, tos ratus vai kaut kādus pārtinamos galdiņus, mēs ļoti labi varējām izmantot to īso periodu. Mēs pēc tam nodot atkal tālāk nākamajiem. Un īstenībā tas tā forši kaut kā iederējās tajā dzīvesveidā, kad nav obligāti jābūt tiem jaunākā modeļa ratiem, kas tagad ir super trendīgi un man viņi jāpērk jauni, bet es varu atļauties pajautāt un, protams, tiem, kam jau tie vairāk bērni, tie var kaut kādā brīdī saprot, ka tas laiciņš, ko tev vajadzīgi parasti tie pirmie rati vai kaut kādas pirmās lietas, viņš tik īsts, un tu esi iztērējis iespējams tik daudz naudas sākotnēji, kad, vismaz pie otrā bērna tu ļoti ātri apjaut, ka tas ieguldījums varbūt nebija tā vērts. Bet man gribās pajautāt tev pašai, arī ejot uz priekšu un skatoties, tad viens ir tās sākuma lietas, kas ir jānopērk, bet tas tāds interesants tā kā paradoks, ka bieži vien tieši tā bērnu piedzimšana mūsos izraisa to vēlmu, ka tu saproti, ok, es vairs neesmu atbildīga tikai par sevi, man ir vēl kāds, par ko es atbildu, un man gribās pajautāt, kā ir tev, kas tev mainījās arī tajā ikdienas tādā naudas pieejā vai plānošanā tajā brīdī, kad tev piedzima meitiņa, jo, tiešām viens ir tās lietas, kas ir jāsapērk uz to sākumu, vai kaut kādā brīdī, kā tas bērniņš attīsts, bet arī, par tādu ikdienas budžetu plānošanu, arī kaut kā tā atbildības sajūta man šķiet tomēr paliek tāda, lielāka un savādāk. Jā. Ka bērniņš pavisam tāds maziņš, tad varbūt, man liekas, ka tie tādi ikdienas izdevumi nebija tik lieli, bet drīzāk jau tad, kad jau sākās kaut kāds bērnu dārzs, kad es arī izvēlējos iet valsts dārzņā, kur man nebūtu jāmaksā varbūt, vai ne, bet es izvēlējos tomēr tādu citu pieeju, un tad protams, ka man ir kaut kāda tā summa, ko es zinu, ka man noteikti tas ir jāatliek mēnesī, jo tas būs Annai. Tas ir vajadzīgs man, lai tur vai kas, un es tā kā rēķinos ar to. Un tad tu veido tādu drošības tādu spilventiņu, kur tu zini, ka tas būs kaut kādai konkrētai vajadzībai. Tu zini, teiksim, saņemot kaut kādu ikmēnešu tos ienākumus, es jau zinu, cik man aizies tātad Annas lietiņām, cik man būs tur manām kaut kādām tām, kas man jānomaksā. Un tad, par cik man tas darbs ir tāds, varētu teikt, nenoteikts, tad ir mēneši, kad es varu atlikt kaut ko, un ir mēneši, kad tā arī ir. Tā arī sanāk. Tā arī sanāk, jā. Bet tas pats sākums, bija vairāk tiešām tas lielās lietas, kur, kā tu minēji, arī viņas tiešām nevajag jaunas, jo es arī pirku ratus Annai, pēc tam man paveicās, man bija sadarbība, tad man ratiņus iedeva, es viņus atliku pārējiem bērniem, kas būs kaut kad, Un arī tās pašas drēbītes, cik es reizes neesmu sev teikusi, nepērs, pietiek, es tikko arī biju Francijā, es domāju, iešu pastīšu, visos, bet pastīšu. Un tā roka vienkārši, un tā pārdevēja prasīja, jūs ņemsiet, es saku, jā. Lūk, un izstāsti, kāds ir šis brīdis, kurā tu vari pateikt, ir kaut kāds moments, bet pie kura tu kas tev ieslēdzās, lai arī kādreiz pateikt, nē. Man liekas, ka man personīgi tas izaicinājums ir bijis vieglāk, jo man ir 2 dēli, un zēniem es teiktu kaut kā, vismaz šķietami tas sortiments arī, viņš nav nekad tāds, tik šausmīgi plašs, ka būtu tā, ka tu nevari pilnīgi atturēties, varbūt tā ir kaut kāda arī tā taupītāja manī, ka, es neesmu šo sajūtus, bet es pilnīgi ticu, kad, ja ir meitas un meitenes, tad visi tie tuto svārki un zeķubikses, bet kas ir tev veids, kā, tieši attiecībā uz izdevumiem bērnam un tavai meitiņai, kur tu vari pateikt, ok, šitas vēl bet šitien jau ir 5 kleitas priekšā, vai, izvalkāsim tās, un tad tomēr ķersimies pie jaunas. Ak, Dievs, tu zini, es tieši tikko
bija arī vienā ceļā, un es vienmēr man tā kā, tad kaut kas man ir jādara. Un īstenībā Anna jau ir arī iegājusi tādā jau pieredums, ka viņa saka, ko tu man nopirki? Un es domāju, ka tas nav tā forši. Pirmais, mammī, čau, kā tev iet vai apķeršanos? Pirmais ir, ko tu man nopirki? Un es domāju, es neesmu radījis tādu labu to tādu, zini, priekšstatu, ka tas nozīmē, ka es kaut kur aizbraukšu, ka kaut kas obligāti tiks atvests. Tā ir sanācis tagad, bet, lūk, un es aizbraucu tad kaut kur, un es redzu, vai tur, tagad es nopirku tādu rozā kleitiņu, ļoti skaisti, tāda, zini, tāda Chanel tādā stilā ar bantītēm un pērlītēm. Kā tu domā? Anniņa viņu vienreiz uzvilka, protams, ka viņa sasmērēs, viņa gaiši rozā, ar rokām viņa veismašīnā mazgāt nevar, ar rokām man ir slinkums. Aiznes uz ķīmisko. Sauksēja varbūt vairāk nekā kleitiņa varbūt maksāja. Ieliku maisā un slēpu zem, nepaslēpu, bet ieliku zem gultas. Un kas tagad notiks? Būs Andela Mandela. Nē, es pat nezinu, nekas, vienkārši tur viņu izņemšu kādā, varbūt svinīgākā brīdī, bet ko es sev arī, laikam tomēr pārmetu, ka šie te muļķīgie pirkumi, man tā arī iebjās šie liekie muļķīgie pirkumi, un es vienmēr domāju, Dīta, kas tev ir, tu pieraksti blociņā, pirmajā lapas pusē, nepirkt gaišas drēbes. Vai vēl variants, ziemas tajā svētku laiks, Annai tieši dzimšanas diena, palutināšu meitiņu, aizgāju uz latviešu zīmolu veikalu, un tur, protams, atlaides, viss tik skaisti, un es arī tur kleitiņai krekliņš klāt, jo man laikam ir tās drēbes, tā man vajag. Tā sāk izklausīties, jā. Vajadzētu kaut kādos pulciņos ieguldīt teātros, es tik šmotkas pērku. Labi, nekas, es labošos. Lūk, un es nopērku arī latviešu dizainu, es domāju, jāatbalsta savējie, un protams, ka tās cenas īstenībā savējiem ir gan augstas, jā. Bet, skaidrs, es arī pat esmu mēģinājis ražot drēbes un kaut ko tur šūt, un es saprotu, ka tā pašizmaksa ir vienkārši kosmosā. Nekas, bet es tā tad nopērku. Protams, ka es nepaskatos, ka arī ar rokām jāmazgā. Un tā man tas krekliņš stāv vēl projām, sasmērēts. Bet plauktā. Kas ir tie gadījumi, ka tu tomēr tā kā pasakinē? Sev, ka tu nenopērci. Noteikti ir tādi gadījumi. Jā, tādi gadījumi ir. Tad, ja pavisam nav budžeta, es pieņemu, tā kā tad droši vien. Jā, bet ir taču visādi šitie, ak, Dievs, Pepko. Nē, tu zini, es esmu bijusi laukos, un tiešām es aizmirsusi Annai cimdus. Jā. Piemēram. Jā. Un es ieeju pat tādos second hand, veikalos. 50 centi cimdi. Es nopirkšu kaut vai tur 3 tie cimdi. Vajag vai nevajag, jā. Bet, protams, ka es mēģinu redzi, kas man palīdz, ka mēs dzīvojam salīdzinoši mazā dzīvoklī, un tur vienkārši nav vietas. Rekurtēv tās līdzeklis. Tas ir ļoti labi. Jā. Tāpēc, ka tiešām vieta ir tik, cik ir, un man diezgan patīk tomēr, kad ir tāds kārtīgs. Jā. Un tad man arī bija saturs māmī klubā saruna ar vienu meiteni, kas nodarbojās ar šīm te līdzīgi kā Dana ar kasti, kad mēs izmantojam kastu principu, ir tikai 15 pakaramie, un viss. Un 15 pakaramie, ja tu kaut ko nopērc, tad kaut ko mēs noņemam nost. Un tas tev ir palīdzējis, ja? Un tas man noteikti palīdz, ka es zinu, ka man nebūs kur to likt, un tas vienkārši ierobežo. Tāpēc man ļoti patikās arī tā doma, ka tas, laikam, vīriešiem tuvāk ir, ka, teiksim, tik daudz mantas, cik koferī var salikt. Okay. Un to arī pielieto. Un, starp citu, vai tev, jo tagad mēs vairāk runājam par lietām, kā tu domā, tu arī attiecībā uz meitiņas kaut kādiem izdevumiem, un šiem te, droši vien tie lielākā daļa ir tie impulsu pirkumi. Vai tāpat tu domā arī par savām drēbēm, kad ir šie te pakaramie, vai cik ieies vienā koferī, vai tas attiecās arī uz tevi pašu, ka tā tu sevi arī pati disciplinē? Jā, jo tajā koferī jau tu nevari ielikt vairāk, kā tur ir vietas. Man ir bijis, ka es esmu lūgus, lai uzsēžās kāds virsū. Ka tomēr kaut kā psiholoģiski viņu paliktu višķiņ tādu plašāku, ko var ielikt. Jā, bet vietas ir tik, cik ir. Un es esmu, tātad man ir 36 gadi, un es esmu šo gadu laikā, kopš es strādāju ar grīmu, 18 gadi, man ir bijis iespēja tikties dažādiem stilistiem un būt klāt visādos projektos, un es vienmēr esmu prasījusi tiem stilistiem,
kā viņi veido to koptēlu. Skaidrs, ka viens ir kaut kāda ideja, tagad tu tur esi kaut kāda pavasara plaukstošā puķa, un tad mēs to tur piemeklējam atbilstoši tēlu, bet dzīvē. Tāda ikdienā, jā. Kā izveidot savu to signature, ja raksturīgo stilu, lai tev nav, lai man nav šie impulsi, Katru sezonu vajag puķa vai... Tagad ir pavasars, tagad es būšu plaukstošu un man vajag visas krāsas, tagad ir, nezinu, rudens, vai arī, piemēram, es izdomāju, ka es būšu tagad boho kaut kādā tāda, un rīt es izdomāju, es tomēr būšu Keita Mosa. Tagad atklāja, lūdzu, tātad atklāja, un kāda bija viņu atbilde visu šo Nē, viņiem nav atbildes, viņiem nav, tāpēc, ka katrs... Teiksim tā, katrs, ko viņš ir, kādā virzienā viņš iet, to viņš arī tev ieteiks. Un nav tādas vienas atbildes, kas dar visiem. Un tad man nācās to atbildi meklēt pašai. Un tad es visādi meklēju, un tad es uztaisīju. Es izdomāju, ka es tagad taisīšu tikai, man skapī ir tikai 4 krāsas un viss. Un tas, kas nav manās krāsās, tos vienkārši to pat neskatos. Man bija tāds krāsu karte projekts, Covid laikā un viss, un es izdomāju, yes! Ļoti labi. Beidzot, es esmu sapratusi, un man tā kā, man vairs nav šie te impulsīvie pirkumi, jo es ļoti apzināti. Un tas joprojām strādā? Un tas joprojām strādā. Izcili? Jā, tas ir ļoti labi. Okay. Jā, lūk, tad ir nākamais, tad kas, tādā, tātad, viens ir krāsa, bet, piemēram, tur ir vairāk piedāvājumu šajā krāsā. Neaiziet šajos tā visās. Jo tur redz ir vairāk varianti, ko ar to darīt. Un tad es sāku meklēt pati, teiksim, sievietēm, kā to pateikt, kā sastrukturizēt savu to ikdienas garderobi. Man tiešām ļoti iedvesmo tie cilvēki, kas ir atraduši savu stilu, piemēram, Steve Jobs. Viņam bija konkrēti Beatlanda, džinsas, New Balance un viss, viņš vīrietis viņam citādāk, bet arī ir kaut kādas pasaulē tā pati Anna Vintūra vai Karina Roitfeld vai Dita Fontīs. Kāds saki? Es domāju, ka Karina un es... Es rokojos. Bet pagaid, es papētīs. Nē, bet es tev absolūti piekrītu, un es domāju, ka tā ir baigā laime atrast to, un es nezinu, vai tas saistās arī kaut kādā ziņā ar vecumu, jo noteikti ir kaut kāds brīdis, kurā tu ļoti gribi izeksperimentēt ar dažādiem stiliem, kā tu raksturoji, bet ir viens tas moments, kurā tu saproti, kas tev tā kā pa īstam patīk, nezinu vai piestāv, bet patīk, ko tu tiešām velc un kurā tu jūties, ka tādā gandrīz formas tērpā. Un to gan, man liekas, ka superīgi, tā kā tad var pirkt arī relatīvi dārgāku, bet tu tiešām to velc. Un visas tās atnāca pavasars, uziedēs šodien kā puķa, nopirkšu visu to vienreiz uzvilkšu, un tad līdzīgi kā tev ar tavu Annas klientu, ka tu saproti, ka īsti nav mans, un tad jāsapako, jāieliek kaut kur skapī un jānokaunās, ka kāpēc es šitā ielidoju to impulsu pirkumu, kaut kā no tās daļas atvadīties savukārt to, kas patiešām tā valkājumā, es domāju, ka tā ir baigā lieta. Un man liekas, ka man patīk, ka Dagnija Leņa saka, zināt sevi, Tu zini savu krāsu, tu zini savu stilu, tu zini savu siluetu, un tas ļoti, tā kā tie impulsie pirkumi vienkārši viņi neeksistē. Un es ietu tajā veikalā, un es esmu mierīga. Pārliecināta, un es zinu, ko man vajag. Redz, brīnišķīgi, un tu teici, ka tev nav tāda naudas likuma. Šis ir īstenībā ļoti labs, un šis ir ļoti labs padoms. Un tagad man gribās vēl vienu no tevis būt laukā, jo viens ir tātad šie te apģērbi, pilnīgi noteikti daudzām no mums, gan impulsīvs pirkums. Otra tāda lielā joma, kuras teiktu mums kā sievietēm ir ļoti viegli atrast to ātro piepildījumu, to ātro prieciņu ir kosmētika, viss, kas saistās ar make-upu. Ja? Un tur, man liekas, arī turpat ir visi šie pētījumi, ka kara laikā mēs tā kā biežāk krāsojam tās sarkanās lūpas, jo kaut kā to gribās atrast kaut kādu mazo iedvesmu dzīvē. Un atkal, kā es teicu, mēs sieviešu pusē tas pat ir kaut kādā ziņā no vienas puses vieglāk, bet ir arī super viegli pārpirkties bezjēgā tās lūpkrāsas, kuras arī krājās pēc tam somā, un tad tu tikai vēl cērā un domā, kāpēc es domāju, ka es to kādreiz vispār lietošu. Vai šajā ziņā tev ir kādi tavi labie padomi, ko tu teiktu, pie kā pieturēties, lai nepārtārētos arī ar to kosmētiku un to make-upu? Jā, man ir tā laime strādāt ar kosmētiku, un tad es pārvietojos ikdienā tad vienkārši koferi, kuram vienam izlūza jau rokturs laukā, no tā, cik viņš ir smags, un skaidrs, man tās kosmētikas ir daudz pa daudz, bet es tad citreiz mēģinu tā kā iejusties tā otrā, tā klienta lomā,
un ka man, piemēram, nebūtu necik, un ko es pirktu, kā es izvēlētos, kas man vispār uzrunātu, ja? Man ļoti patīk, manai māsai ir, piemēram, aizgājis absolūti šis te ekoloģiskā kosmētika. Viņa vienkārši iepērk tikai to, kas ir dabīgi, izējmateriāli, un tad līdz ar to es viņai varu stāstīt par saviem Lancome tonālajiem krēmiem, viņai vispār tas neinteresē. Jā, nu viņai ir kaut kāds savs tāds viņa kritērijs, filtriņš. Jā. Un kas arī ir forši, jo tas filtriņš ir salīdzinoši šaurs, tāpēc, ka tas dabīgās kosmētikas nav super daudz. Jā. Lūk. Nu, un tad, piemēram, man pašai, par cik es strādāju konkrēti ar Lancome zīmolu, man tas ir ierobežo tādā ziņā, ka es nevaru, piemēram, tu pie manis atnācis, tu nevaru stāstīt, tagad mums ir šitāds te jaunumiņš, Douglasā, ja? Un šitam zīmolam ir tāds jaunumiņš, un tam tagad ir tāds, ja? Jo tas ir tas, ko dara pārsvarā arī pārdevēji, kad viņi ienāk veiklā. Man pat bijis tā, ka iepriekšos, ka es nestrādāju tieši ar Lancome, ka mums ir kaste ar produktiem, ko neviens nepērk, un tad zvana no mārketinga daļas, un saka, šito vajadzētu izpārdot. Tas nevienam nedara. Tu kaut kā izdomā, tu vari samiksēt, un man likās, ka tas ir tik negodīgi pret to pircēju, un es tā kā gribētu domāt, ka tomēr tie, kas strādā tajos veiklos, ka viņi ir godīgi un piemeklēs to labāko. Vismaz es tāda esmu. Es esmu ļoti godīga un atklāta un vispār nemēģinu neko iesmērēt, un tāpēc es arī citreiz uzskatu, ka es neesmu labs pārdevējs, jo man licies, ka es vispār, ko es te daru, es vienkārši nevaru pārdot neko. Nu, lūk, un tad es arī, kad atnāk klients, es vienmēr saku, ka tajā kosmētikas maciņā jābūt ir 3 tā kā sadaļām. Ir kaut kas sejai, kaut kas acīm, kaut kas lūpām. Un modē tiešām ir tas clean girl look, kas ir ļoti dabīgs un skaists un tā. Un tad atkal, īstenībā skatoties pēc tām tikai atbilstošajām krāsām. Jo tie trendi, viņi vienkārši ir tāds jociņš. Kārtējais tāds jociņš, ko paspēlēties. Bet ja es vienmēr skatos uz katra cilvēka krāsām, tad tie ir tie produkti, kas tev kalpos vienkārši, ja nemainās pēkšņi matu krāsa, kaut kā tad vienmēr tev derēs. Tie būs tie, kas būs tā klasika, kam ir jābūt. Pilnīga klasika. Un es arī pati zinu, ka es esmu pirkusi kaut kādas tur paletes, un es domāju, Jēzus, un nekam viņas nedara. Ir tas atsvērna palets, kur vienmēr viens ir izkasīts. Jā. Viens ir vispieprasītākais, un tad viens ir tāds, kas nav nekad vispār aiztikts, un tad tie 2 ir tādi, kuriem tu esi pieskārsies un saproti, nebūs. Tā kā nesaies. Jā. Nu, lūk, un tad es pat esmu īstenībā kādreiz domājis, ka, hei, dzīvot es Amerikā, man noteikti būtu iespēja uztaisīt savu kosmētikas līniju, kuras tiešām šo gadu laikā esmu apkopojusi ļoti precīzi tās krāsas, kas der, un vienkārši sievietēm ienāk tajā veikalā, piemēram, uzreiz būtu tas. Ļoti labi. Man liekas, ka tu iedevi superīgu veidu, kā domāt gan par to garderobu, gan par kosmētiku un make-upu, kas ir ļoti strukturētā veidā saprast, kas īstenībā der man, kas ir tā bāze, ko es tiešām lietošu, un tajā tad varbūt arī ieinvestēt, un visā citā, kas ir tie pavasara, rudens, vasaras vai citi impulsi, mēģināt viņu tā pēc iespējas samazināt. Ok, ļoti labi. Man tev ir jautājums, atgriežoties par naudu. Mēs jau runājām par to kļūšanu par mammu, esot tas sākums mammai, tad piedzīvojot tālāk to mammas dzīvi. Kā tu teiktu, kā tajā brīdī iedarās šī saruna pārī par naudu vispār? Jo, protams, lielākai daļai šī izvēle droši vien par bērniņu tomēr ir lielā mērā kopīga, bet tā saruna nav baigi vienkāršā, jo tā saruna ir par jaunu izmaksu veidu, tostarp arī par to, kurš uzņemsies kādas atbildības, kurš paliks vairāk sākotnēji droši vien mājās ar to bērniņu, uzņemsies tās rūpes, kā un vai sadalīsies pēc tam tas budžets. Kāda ir bijusi varbūt tā tava pieredze vai tas tavs labais skats, kā par to runāt veidā, lai visi nesadusmojās, nesastrīdās, bet, iespējams tomēr runāt. Man dieviņš, liktenis ir iedevis tādu brīnišķīgu iespēju tikt galā ar problēmām pašai. Un tas man rūda. Un, protams, ka varbūt liekas, nevienmēr tā kā ir tas vieglākais veids, bet manā gadījumā man nebija vīrietis, kas man palīdz.
Un es pa visu maksāju pati. Tiešām man tā kā nebija vispār nekāds atbalsts. Un bija tās dienas, ka es visu nomaksāju. Man bija jāaiziet vēl pie dakteriem, jātaisa tās pārbaudes. Un es skatos, man ir kaut kādi 5 eiro vai pat mazāk. Un es saku, Dievs, it kā kaut kur tas vīrietis tur figurē. Kā lai viņam paprasa kaut vai, es nezinu, kaut ko. Un, diemžēl tā sanāca, ka es esmu augusi ģimenē, kur sievietes uzņēmās atbildību par visu. Jā. Un tas tev savā ziņā tad bija tā kā kaut kā dabīgi, jo tā bija tāda ierastā taka, ko Jā, tu biji man tas redzējusi. šausmīgi nepatika. Man likās, kas te notiek? Kur ir tie veči, kas visu, un kur tās princeses? Jā. Man tā nebija. Es zinu, ka es biju maz meitnīte, man teica, es viņam kaut ko jautāju, viņš man nopērk, viņš teica, tu izaugsi, nopelnīsi pati nopirksi. Es domāju, ok. Bet tā īstenībā man nebija tu ar arī ko tagad dari. salīdzināt, Jā. Un tad sanāca tā, ka tā arī tas ir, kad es pašai man bija viss jātiek galā, un es tikai tagad, esot jau citās attiecībās, es tā kā jūtu tādu vīriešu, tā kā sanāk to atbalstu, ka viņš Piedalās kaut kā kopā. Jā, ka mums ir kopīgas lietas, un es vēl projām skāpju uz tiem saviem iepriekšējiem grābekļiem, jā. Un tad es mācos lēnām kaut kā pajautāt arī to atbalstu finansiālo un vispār tā kā runāt pārī par naudu. Kā tu esi, kas tev ir iedevis to, kā tu to sarunu sāc, kas tiešām, es domāju, ka ļoti daudz no mums atpazīs tevi, sevi, un šo te, spēju, ja vajag, es uzņemos atbildību pati par sevi, ir tāda dzīves posma, kur tas vienkārši ir neizbēgami, bet kā tu sevi iemāci šim jaunajam paradumam, jo tiešām ļoti labi, man liekas, tu noraksturoji, tas ir bijis jau tavā ģimenē, tas ir ļoti izteikts, kad ir šī sieviešu pašatbildība par visu. Kā tu sevi iemācīji šobrīd tā kā, šo te sarunu veidot vai vismaz atvērt viņai durvis? Jā, man liekas, ka vispār sievietes atņem vīriešiem iespēju uzņemties atbildību, jo viņas, tā kā tu saki, arī visu pašas. Un man tiešām tas ir bijis izteikti ģimenē, varbūt ne visas sievietes, bet kopumā, ka neiesaista vīrieti tajos ikdienas kaut kādās lietās. Un tad tu tagad mēģini tā apzināti vairāk tā kā kaut kur palaist vaļā tos grožus un ļaut to iespēju, Es tagad domāju, kā man tas sākās. Es domāju, ka tas ir apusēji, ka gan tas vīrietis, ka viņš pajautā man kaut kādas naudas lietas, un es uzreiz tad jūtos arī kaut kā varbūt ērti viņam pajautāt. Kad tas sākās varbūt pat no maza kaut kāda solīša. Es nezinu, teiksim. Es atceros, ka man vienreiz, es tieši runāju par šo ar terapeitu, ar kaut ko es runāju par šo tēmu, kad es nevaru paprasīt vīrietim naudu. Konkrēti tas attiecas uz tēvu, ka viņš man arī nekad nav devis. Un tad viņi teica, bet tu paprasti, lai viņš nopērk to saldējumu. Jā. Jo tas nav. Sākt ar to mazo jā, solīti. Tas taču nav nekas, nevajag uzreiz tur nopēc man, nezinu, mašīnu, somu, jā. Bet es paprasti nopirkt saldējumu, to taču viņš varēs. Un es nevarēju paprasīt. Es nevarēju paprasīt nopirkt saldējumu. Un es tā kā, es tā kā pat varu nopirkt. Jā. Un tad es esmu mēģinājusi, es esmu šajās attiecībās. Tu paprasīji, lai tev nopērk to saldējumu, vai tev nopirka viņu? Ak, Dievs, es vienkārši kaut kā jūtos ērti, un es tiešām jūtos, varbūt, kad izdzīvoju kaut kādu to kautrēšanās posmu un tādu, es tādu nabadzīgu, kā es tagad paprasīšu. Un es sāku kaut kā apzināties sevi un savu vērtību, vispār es arī sāku apzināties. Un man liekas, ka tā kā es pieaudzis cilvēks, un mēs varam normāli parunāt, ko kam vajag un cik kas maksā, un es saku, klausies, es gribu aizbraukt tur, un tur varam, nevaram. Nevaram, labi, nevaram. Tā kā,
Es tā beidzu koķetēt ar tām lietām un vienkārši pašai apnika, laikam. Jā, Tā. nē, es domāju, Jā. superīgi, un paldies, ka tu arī ar to padalījies, jo Jā. es tiešām, es arī sevī ļoti bieži saskatu tieši to pašu, ko tu saki. Un, Mm. principā, es varu tā, ka visu atrisināt, ļoti daudz ko var atrisināt, un, diemžēl, reizēm tas ir tā kā par nelaimi, jo tu tā kā tikai paņem un risini, un to jautājumu par to saldējumu, tas ir brīnišķīgs, īstenībā, es domāju, tāds veids, kā sevi patestēt, vai tev vispār ir kaut kāds tas bloks vai nav, un cits varēs pajautāt uzreiz un to mašīnu, un citam, es domāju, man laikam būtu līdzīgi kā tev, Nē. ka būtu jau tas saldējums, bet es tā kā it kā pati varu, kā. Ja tas tikai saldējums. Jā. Un zini, es atceros, es gāju kaut kad sen atpakaļ, kaut kāda naudas kursi bija. Jā. Bet nu viņi tādi ezotēriski, Jā, noskaņa jā, tāda. jā, Un tāpēc. Un tur bija viens no uzdevumiem, ka bija jāiet, jāprasa cilvēkiem nauda. Man no domas vien jau likās, ka es vienkārši ko? Viņa teica, jā, jo tas arī iedod tādu brīvības sajūtu, kad vienkārši, piemēram, nezinu, pie Rimi izkāpa laukā ar mašīnas un pieeja kādam paprastu, vai jūs man varat iedot ļoti eiro. grūts uzdevums. Nē, es nevarēju, es vienkārši lūdzu, ja man paprasa, Jā, tu iedosi. Es pat esmu gājis, skrējis uz bankomātu, ņēmu uz laukā. Jēziņ, ja? Un es paprasīt nevaru. Bet kas ir tas veids, kā tu šobrīd, un tas ir ļoti interesanti, ka tu stāsti, ka tu esi izgājis īstenībā cauri tādām, es domāju, milzīgām pārmaiņām attiecībā gan priekš sevis, kā tu par naudu domā, gan kā tu domā pārī. Kā tu šobrīd zini, ka kā tu vari pārbaudīt, ka tu jūties šobrīd es ar naudu jūtos labi, vai šomēnes man viss sajiet? Kas ir tie tavi praktiskie tādi mehānismi, kā tu to par... Tev nav jāsauc nekādas summas, bet tā, jo tu ļoti labi noraksturoji. Tu esi arī viena no tās radošās jomas pārstāvēm, kāds bijušas vairākas runātājs, un es absolūti piekrītu, ka jums ir daudz grūtāk to naudu plānot, jo tie ienākumi nav tur katru mēnešu, tur 5. datumā man ienāk skaidra summa, jums tur būtu superīgs mēnesis, tur būtu sliktāks mēnesis. Kas ir priekš tevis tie mehānismi, kā tu tā kā zini, es esmu par sevi parūpējusies, man šomēnes ir labi, vai arī kurā brīdī te viedagās tā sarkanā spuldzīte. Jā, tā arī ir, kā saka, ir šādi, vai ne? Es pat atceros, es esmu braukus mašīnā un klausīsies naudas mantras. Un tas ir palīdzējis. Un es tā kā, jo man ļoti patīk klausīties šos frekvences. Jā, tā bija naudas frekvences, jā, un es uzliku. Es nezinu, kas tā ir, bet labi. Es beigsim sarunu, es paskatīšos. Money frequency kaut kas tāds. Labi. Un es braucu un es ieslēdzu, un es domāju, tā kā, lai kaut kāds jau augstāds projekts varētu parādīties, un kaut kas un tā, un tā. Un es... Un parādās citreiz. Jā. Ja? Un ir tā, man ļoti patīk, man māma ir iemācījusi tādu vieglu sajūtu par naudu. Tiešām tādu vieglu attieksmi, nauda ir mans draugs, nauda nāk viegli, man pieder visa pasaules nauda, visums ir bagāts, visums nav budžetā, visāds tādas kvoti. Un es atceros, man pat ir kaut kur notos saglabāti tie naudas afirmācijas, tur kaut kādas tās kvoti. Tiešām nauda, viņa ir. Viņa jāmāk ir paņemt, vai piesaistīt. Es nezinu, kaut kā, vai ne? Un ja viņa nepiesaistās, tad varbūt jāpamaina ir attieksme par to naudu. Jo es zinu, ka es pati esmu to strikti tā dzelžaini pieķērusies kaut kādai, nezinu, situācijai, domāju par to, ka man, ak, Dievs, vai man pietiks un tā, un tiešām ir tā, ka gan knapi līdz ar galiem. Bet tad, kad es tā atslāpstu, protams, es tur paskatos, cik kas palicis, ja tagad ir kurš datums, varētu bišķiņ tagad iepauzēt, tur, nezinu, nepirkt mača late vai kaut kādas lietas, bez kā es varu pilnīgi iztikt. Tāda vieglāka attieksme, kaut kādā, kā lai saka, tā viegla attieksme jau ir arī jākontrolē. Nav tā, ka vai... Jo tas ir interesanti, kāpēc tev to vajadzētu, tāpēc man liekas, tas ir ļoti interesanti. Tavā gadījumā, ka no vienas puses ir tas, ko tu ļoti, pati arī izsaki, tev ir tā ļoti liela atbildība par savu dzīvi, tāda atbildības uzņemšanās un tāds, man pašai tā kā, lūk, kā tu teici, ja, kad, pat izaugs, pati nopelnīsi, un tu esi, lielā mērā tajā situācijā.
Un man liekas, ka tad ir ļoti grūti nebūt arī visu laiku tādā iespringumā vai tajā kontrolē, bet tātad, ja man visai par visu ir jābūt atbildīgai, un tad tā iemācīšanās mazliet palaist, tāda, es gribētu teikt, vesela tāda māksla. Tās frekvences es arī paklausīšos. Jā, tās ir labas. Man būs vispār frekvences ļoti labas. Es kaut ko lasīju, ka tās ir nākotnes arī medicīna frekvences. Tā, tagad tu man izstāsti, uz ko tev ir viegli ietaupīt, jo tu ļoti labi pateici, ka tu saproti, ka, īstenībā tu vari tur mača lati, tā kā pirkt, var arī nepirkt. Vai tev ir vēl kaut kas, kas man liekas arī ir tāda līdzīga, kā mēs runājam gan par garderobu, gan par make-upu, kas ir tās mūsu lietas, un tad ir super forši saprast, kas nav mūsu lietas, un kurām tu īstenībā vari tiešām netērēt, un tev tas ir pilnīgi ok. Īstenībā, ja es tā mēģinu cerēt, tā kā sevi atzūmot, un es vispār domāju, kas man ir dzīvē svarīgs, teiksim, man ir svarīgas attiecības, man ir svarīgas būt dabā, un ūdens man ir svarīgs, un pārējais, veselība, ja? Pārējais var arī nebūt tur plikas tajā, plika ne, bet, īstenībā vienalga. Jā, kādu laiku nepirkt visu laiku. Ir vienalga, kaut vai tur, tiešām par ēdienu, jo mazāk ēst, jo labāk. Godīgi. Es esmu tik reizēm, domāju, kā ir iespējams tik daudz iztērēt ēdienā. Mēs visas domājām. Un tad tu ej uz džimu kaut kādos brīžos, un tā kā vienkārši varbūt nepirkt to ēdienu tik daudz, varbūt ēst mazāk. Jā, tā kā man liekas, mierīgi uz ēdienu vajadzētu un varētu ietaupīt uz tām pašām visām drēbēm, kosmētikām. Cilvēkam man tā patīk vispār tā doma par kaut kādiem jogām, budām, kaut kas tāds, kad viņi vienkārši tajā vienā savā, tajā kas tas ir tas? Jā, tie halātiņš, tur arī citi laikapstākļi, bet, idejiski, ja. Man liekas, ka tas viss ir kaut kur liekas, un jo vairāk mēs ar kājām staigājam, jo tas ir veselīgāk, nevis liek sēžam tajās savās mašīnās. Un, labi, man ir tas kofers, kas smagais darba specifika, ja. Bet idejiski, es domāju, ka mēs, tā kā ir tāds aburtais loks, mēs ieguldam tik daudz naudas tajās vajadzībās, un tad pēc tam atkal tik daudz, lai tā kā, nezinu, saglabotu savu muguru, lai iet uz džimu, vēl tur viss kaut kas, ja, tāpēc, ka vienkārši tas viss ir tad izlaidīgs dzīvesveids. Jā, ļoti sasaucās ar to, ko mēs daudz arī pēdējā laikā tieši esam runājuši par arī šī un ietvaros Instagramā par to definēt savu to rich life. Un tā rich life katram būs pilnīgi cita. Un, man liekas, tu superīgi iezīmēji to savu, kurā ir daba, kurā ir ūdens, kurā ir ģimene, attiecības ar sev mīļajiem. Un es domāju, ka ļoti daudzas lietas lielākajai daļai no mums būs stipri līdzīgi šim. Un tad ir kaut kas, kas, katrai no mums ir tur specifika, ko es piemēram, zinu par sevi. Es tiešām negribētu. Es varētu netērēt naudu, lai ietu brīvdienās skatīties jaunās izstādes, bet es ļoti gribu to darīt. Un tas mani piepilda, un es varu pilnīgi mierīgi nedzert maču lati vai nepirkt kaut kādu ļoti fancy jaunu ēdienu vai, piemēram, manā gadījumā kosmetika man ir tik ļoti neinteresē. Man viņas ir tik ļoti maz, un man negribās iedziļināties, kad ir kaut kādas lietas, kas man rada to sajūtu par to piepildīto dzīvi, kurās es labprāt ieguldos, un tad ir kaut kādas, ko ar laiku es saprotu, tas vispār nav par mani. Tas vairāk tā kā citi man saka, ka man vajadzētu vēl kaut ko, tad varbūt tad es pieklājos pēc nopērkt. Bet šis ļoti labi, man liekas, sasaucās, tur to sajust, to savu kodoliņu, kas tev to enerģiju iedod un vairo pēc tam. Jā, un tas ļoti bieži nav par naudu. Jā. Ja varētu teikt, ka gandrīz nekad. Pilnīgi tev piekrīt, un tad vienmēr tā kā liekas, tad gan man būs tā daudz naudas, tad es dzīvošu to, piedzīvošu to dzīvi, un viņi attiet atpakaļ un pagriezt kājām gaisā, kas tad tev iedod to foršo enerģiju dzīvē, kur tu pasmelies, kas tev iedod to prieku, tad tieši tā kā tu saki, ļoti daudz tās lietas nemaz vai neprasa tik daudz naudu, vai pavisam nav par naudu, tā kā, skaties, kā mēs esam atnākuši tādu ļoti interesantu apli. Jā, brīnišķīgi. Tagad es gribu savu noslēdzošo jautājumu tev pavaicāt, ja kāda, no manām klausītājiem šobrīd mums ir tas klausās un domā tā, jūs esat ļoti daudz runājuši par foršiem veidiem, kā domāt apzināti par naudu iepērkoties, kā domāt apzināti par tām savām vērtībām. Gribu es to vairāk naudu. Kā tu teiktu, kas būtu tādā ditas ceļamaizīte mums, domājot par vairāk naudas? Tātad tās frekvences. Labi. Jā. Vairāk naudas. Zini, es esmu tāda
man gan ģimenē saka, lai es mazāk par to ezotēriku runāju, bet es tomēr ticu, ka, ja mēs tā pozitīvi domāsim par lietām, mēs viņus kaut kā piesaistam. Nu, es ticu par tam. Un tad es domāju, jā, ka manas tāda ceļa, kā teikt, vārdi, jā. Ceļa Ceļa maizītē, jā, ko es arī sev, teiksim, novēlu, jā, ir tas. Es vienmēr esmu arī domājis, tātad, ja man nebūtu jāsaņem naudu, ar ko es nodarbotos? Brīnišķīgs arī rich life jautājums. Rich life jautājums, jā. Un es domāju, nu, ko es darītu? Nu, tā tas no rīta pauz, ko es darītu? Tu zini, es darītu to pašu. Un tā ir lielākā, absolūti lielākā daļa no mums. Jā. Ļoti interesanti. Un tāpēc, tad, kad es sāku arī ar tām make-up lietām, vai tagad vadot māmiņu klubu, man liekas, nu, tas taču nav darbs. Nu, es tur vienkārši aizēju, kaut ko papļāpāju, kaut ko uzkrāsoju. Nu, es taču nestrādāju. Un uz man jāprasa nauda ir. Un man sākumā tā bija. Es vispār nevarēju paprasīt arī to naudu. Tāpēc man liekas, nu, tas nav darbs. Tā disklaida ir, jā. Bet man liekas, tad, kad cilvēks tiešām viņš dara to darbiņu, kas viņam ir sirdī tūs, un vienalga, kas tas būtu. Es teiktu, labāk laimīgs sētnieks nekā depresīvs biznesmenis, jā. Es domāju, ka tad arī tā naudiņa pievelkās, un pēc tam jau, ja gribās vairāk, tad es domāju, pasaule ir tik plaša, un es skatos vienkārši apkārt, un ir iespējas, ja var krūzītes taisīt, var galdus ražot, var apgaismojumus, var puķes stādīt, var tehnikas, var podkāstus, tā kā visur, kur tu skaties, visur ir nauda, tas viss ir kaut ko maksāts, lai izveidot, lai nopirkt, un liekas, tas iespējas ir ārprātīgi plašas, un vienkārši sevi tā kā neierobežot tikai vienā. Bet, kad, ja tu sajūti impulsu, piemēram, nezinu, tā paša dārzkopību sievietēm, jā, tad brīnišķīgi. Jā. Brīnišķīgi. Un vienkārši, neatņemt sev iespēju dzīves laikā piedzīvot tiešām darbu, kas sagādā prieku, jo tu noteikti kāds gribēs samaksāt. Cik forši, paldies tev, Liels. Es domāju, ka brīnišķīga ceļmaizīte. Man jāsaka arī klausītājām, ka tad, kad es uzrunāju Ditu, man ļoti, viņa atbildēja vienā no tipiskākajiem veidiem, kā dāmas man atbild, ko tad es par naudu zinu, ko tad es par naudu varu pateikt. Bet redzi, man liekas, ka arī šī saruna ir pierādījums tam, ka ir ļoti daudz tie praktiskie naudas padomi, ko tu īstenībā ikdienā lieto, kas nav tādā formulu veidā, finanšu formulu veidā, bet kas tev palīdz saglabāt to vēso, tādu foršo, pozitīvo tavā gadījumā skatu uz naudu. Un es pilnīgi noteikti zinu, ka tie noderēs arī manām klausītājiem. Tā kā liels paldies tev par sarunu. Paldies par klausīšanos līdz nākamajai nedēļai. Atā.